Iesākumā es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas mūsu šo ceļu ir atbalstījuši, jo mēs esam, manuprāt, paveikuši daudz vairāk, pavisam noteikti daudz vairāk, kā mēs jebkad bijām iztēlojušies, bijām cerējuši. Tā kā paldies jums par to, jo bez jums arī nekas nenotiktu. Varam aplaudēt paši sev. Un šodien mums ciemos ir cilvēks, kurš īpaši nebūtu jāpiesaka, bet tomēr pamēģināsim pats kā sportists, bijis pasaules vicečempions BMX riteņbraukšanā, Eiropas čempions BMX riteņbraukšanā, startējis 2 olimpiskajās spēlēs, 2 dažādās disciplīnās, arī bija tāds sansolīts ar treika riteņbraukšanu, bet pēc tam tādi lielākie panākumi tomēr ir gūti kā trenerim. 2-kārtējā olimpiskā čempiona Māra Stromberga treneris jau no agra vecuma, arī draugs konkurents kaut kādā brīdī. 2008. gada paraugs sportā, gada balvas ieguvējs 2012. gada treneris. Latvijā pēdējā laikā aktīvāk pievērsies futbolam. Valmieras futbola kluba fiziskās sagatavotības treneris. Arī kļūs par Latvijas čempionu ar Valmieras klubu. Es domāju, tādam ievadam pilnīgi pietiekam, sagaidām ar skaļiem aplausiem Ivo Laku. Tas plāns ir tāds, ka uzvedināsim Ivo ar pāris jautājumiem, lai sāk savu stāstījumu, bet aktīvi iesaistīsieties arī jūs. Es ik pa laikam pastaigāšu apkārt uz zāles mikrofonu, varēsiet uzdot sev interesējošos jautājumus. Te jau daļa bijuši audzēkņi atnākuši gatavi provokācijām, bet jebkāds jautājumu spektrs būs labs, un šajos pasākumos mums ir arī bijuši ļoti, ļoti plaši spektri jautājumi. Tā kā Ivo, es tev pirmo jautājumu jau pieteicu. Man ievadiņu, vai? Var. Jā, paldies. Jautājumi man patīk. Būs. Jautājumi man patīk arī atbildēt, un labāk ir tas, ko jūs gribat dzirdēt, nekā tas, ko es gribu izstāstīt, jo es gribu tik daudz izstāstīt un tik daudz sev teikt, ka tas ir ar manīm, paldies Dievam, noticis, kur es esmu, kāds es esmu, ko es daru, un pats priecājos par to. Bet vispirms, labvakar mazajā Šveicē. Vienmēr prieks uzbrauc no Valmieras puses, nebrauc no Rīgas puses, vai zinu, tur uzraksts ir, bet vienmēr prieks būt Siguldā. Sev atceros, Marita arī šeit, es zinu, ka piedalījāmies 24 stundu braucienā, tad es Siguldu izbraucu krustām šķērsām, bet pats no tā neko neatceros, jo šausmīgi nāca miegs. Bet tas ievadiņam, un te šovakar, es zinu, ka man Raimunds uzdos daudz jautājumus. Zāle arī. Bet es tā kā redzu, man ir iespēja tik daudz cilvēku, man ir klausās, es zinu, lai es tā nav bijis. Man ir iespēja pateikt diezgan lielu paldies, man uzreiz gribās pateikt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai. Nezinu, kāpēc man tas ienāca prātā, braucot uz šejieni, bet tā ir tā skola, kas man ir daudz devusi. Un tāpēc arī šo vakaru es tā kā iepozicionēšu ar tādu tā kā ievads, sagatavošanās daļa, jā, tad ir galvenā daļa, tad būs pilnveidošana, attīstīšana un beigās tad droši vien tas nobeigums, jā, ko mums skolā, uz tie principi sportā un treniņos un ko es tur daru, viņi nekad nebeidzās. To es esmu labi apgūs, es arī darbus rakstīju par tādām treniņu plānošanas tehnoloģijām un tad nobeigums būs tā kā varbūt fotografēšanās. Beigās. Es nezinu, vai tev kāds prasīs autogrāfs. Es tā uzvedināju, jā. Varbūt tev. Bet mēs varam nofučēties. Nē, un otrs paldies, protams, tas es jau arī teicu tikko pirms. Teicu, ka man uzrunāja šāds fonds un šāda iespēja runāt un dzirdēt, ko viņi dara un kā viņi dara. Es uzskatu, tas ir tāds unikāls projekts, un ja man arī vienmēr ir gribējies kaut ko vairāk tajā Latvijā tiem savējiem, tad es uzskatu, paldies un aplausu fondam, ka šo rīko ne tikai tāpēc, ka es, bet tas, ko viņi dara ar tiem bērniem, palīdz ar tām ģimenēm un paldies. Labi, es tev ievadā uzvedināšu, tas ir viens no jautājumiem, ko es tev jau sūtīju. Sāksim no pamata, no bērnības, kad tu vēl sporto. Ko tu mīlēji vairāk? Tu mīlēji pašu sportu vai tu mīlēji savus panākumus? Savus medaļas? Bez sporta nav medaļas.
kā no sākuma ir jāmīl sports, un pēc tam tikai nāk tās medaļas. Un nezinu, kas man iekodas, arī tāpēc teicu, ka man pateikt paldies, ka man ir noticis, ka tas sports man ir bijis, un man viņš ir, man liekas, ka izvirzījis dzīves jēgu, dzīves ceļu, pa ko es esmu gājis, un šajā reizē ir tas, ka jau no pašiem sākumiem, kopš es sev atceros, sāku atcerēties, es biju uzlikts uz slēpēm, kalnu slēpošanu, jo brālis vecākais to darīja, un tad es viņam sekoju, bet man tā ziema ne īpaši aizrāva, un tad 87. gadā parādījās tas BMX, un es biju paldies Dievam, tas ir vasaras sporta veids, tas ir turpat blakām, es brālis slēpo, es braukšu ar Ričuku, kaut gan nezināju, kas tas tur vispār būs. Un tā arī tas sākās, un kaut kā jau no pirmām sacensībām iegūt 3. vietu, un tad es sāku saprast, ka man laikam patīk sports un patīk uzvarēt, un patīk sacensties. Un tas viss aizgāja tik ikdienā, tik dziļi iekšā ikdienā, kad arī skolā es biju ļoti aktīvs, pats rīkoju basketbolā zvaigžņu spēles, pats arī piedalījos slam dunk kontekstos, pats arī vinnēju viņos. Pats arī žūrijā bija? Es īstenībā laikam biju vadītājs, cik es tur atceros. Ja? Bet tajā laikā es vēl ar atspērdēlu to darīju. To es arī noteikums pats domāju, lai es uzvarētu. Tā kā es iesaistījos, un tas sports, es nezinu, kā tas ir bijis. Un tā, kad es izkāpu no tām 30 gadus vēlāk izkāpu no tām sporta čībām ārā, tad saprotu, vārds tiešām neko citu neesmu redzējis, kā tikai sacensties un sportu. Un tikai domājis, kā mēs varam būt labāki, kā mēs varam kaut ko uzvarēt un kaut ko pierādīt. Un, beigās, kā jau mēs te runājam, tad tas sporta veids ir BMX, tur tās naudas nebija tik daudz. Tad es iemīlējos tajās medaļās, un tās medaļas es krāju, man patikās, un jūtos tā kā motivācija no viņām man radās. Bet tas, ka nebija tobrīd olimpiskais sports, kalnu slēpošana, kur tu sāk bija, BMX nebija, tas tev kaut kādu lomu vispār spēlēja? Tajos laikos mēs par tādu olimpiādu baigi nemaz nedomājam, jo mums likās, ka mēs pagalmā vēl joprojām braucam. Tas razas bija tā, ka sākumā bija tā, ka visi bija nofinišējuši, mēs bijām beidzamajā virāžā. Mēs iesākām to sporta veidu 10 gadus vēlāk kā Eiropa sāk, 20 gadus vēlāk kā pasauli. Mums bija šausmīgi ātriem soļiem jāatzinās viņiem pakaļ. Un par tādu olimpiādu mēs nezinām, mums galvenais viņiem tikt tajā vilcieniņā iekšā, kā viņi brauc. Un mums bija daudz ko darīt. Un tāpēc mēs pat olimpisko nemaz neizdomājamies. 2005. gadā atceros, kā tagad pieņēma, ka tā būs olimpiāda. Man jau bija vezums, es jau biju 2000. gadā, kā tu teici, Sansuls Pērs, bija iekāpis jau olimpiskajā formā, kas arī, starp citu, bija mans viena no lielākām motivācijām uzvarēt Latvijas izlases treniņtēku. Un es kāds 3-4 gadus pie viņa netika. Latvijas Olimpiskā vienībā man vienmēr pietrūka viena vieta. Ja es biju pasaules kausā 7, tad 6 tikai uzņēma. Un nekad nedabūju to. Es saku, man neko nevajag, iedodiet man to Latvijas izlases treniņtēku, un es būšu priecīgs, laimīgs un aizstāvēšu Latvijas krāsas. Kaut kā tā tas man bija. Nepārspīlēt. Cik tev bērnībā, cik tu darīji ārpus tā, ko treneris lika? Cik bija tas ekstra, ko tu ieliki pats? Vai tu pats kaut kā apjauti, ko tev vajag, ko man nevajag, kas man palīdzēs? Tev jau tad bija kaut kāds tas arī trenera ņuks? Tajā laikā bija tas, ko mēs tagad it kā mazliet pārmetam bērniem, kad viņi sēž tajos telefonos, bet ļoti maz ir ārā. Tad tajos laikos mums nebija telefona, mēs bijām ārā. Man liekas, ka nebija mežu maliņa vai nebija mežiņš apkārt Valmienē, kurā nebija kāds pampaks uzrakts ar lāpstu, kurā mēs bijām nolauzuši vai kādu dakšu priekšējo vai kaut ko sevi saskrāpējuši un vienkārši uztaisījām, uzbūvējām, nostrādājām, nedēļu, 2 lēcieni, nesanāca, braucam nākošo mežiņu taisīt. Tā mēs arī dzīvojam. Un par treneriem runājot, tajā laikā mēs bijām jauns sporta veids bija, un tie treneri mums bija tādi, nevis neprofesionāli, kā tagad mēs to teikt, bet arī bez pieredzes, un tā specifika tomēr prasīja daudz ātrāk integrēties un braukt uz sacensībām. Tas jau nebija treneris, mēs vienkārši braucām
tad arī bija tie vecāki, kas šmorēja blakus, un mēs piedalījāmies un mācījāmies. Un nevienu reizi es teicu, kad pirmās sacensības mēs kā treneri paši bijām, sēdējām trases malā un skatījāmies, jo mums sacensības ātri beidzās, un skatījāmies, kā tie lielie dara. Noskatījāmies kādu tehnisko elementu, braucām mājās, mēģinājām, pēc 2 nedēļām bijām gatavi atkal braukt, parādīt to tehnisko elementu, tur jau nākošie jau bija. Nu, un tā mēs visu laiku iepalikām, bet to apgriezienu mēs tā kā uzaudzējām un centāmies viņus ātri noķert tajā visā. Un tas ir tas unikālais, tas patīkamākais stāsts tajā, ka ļoti lielu pieredzi guvām īsā laikā, kas mums to riteni iekšēji iegrieza, un tad mēs ar viņu vienkārši gājām, tā kā iegriezts rats un viss pa malām, un tā motivācija un tā vēlme būt labākiem no pašas apakšas līdz augšai, tā vienkārši pastiprināja mūsu to ticību, ka mēs to varam izdarīt. Un kā vēl tagad atceros, tad bija tā jāizvēlās, tie sporta veidi, ko mēs tur varam. Ja 2000. gadā man sanāca to sānsoli spērt uz to treku riteņbraukšanu, un man tikai pirms olimpiādas spēlēm beidzamā dienā iedod ratus, kas maksā tur, mums tur varbūt gada budžetu, tad tu saproti, ka dēļ tehnikas mēs tur nevarēsim ar tiem frančiem, angļiem, austrāļiem sacensties tikai tāpēc, ka mums nav tāds finansējums. Un tad manā galvā tā matemātika strādāja, domājam, BMX gan tā nav. BMX mēs visi braucam ar vienu riteni, ar vienādiem riteņiem, BMX ir viena trase visiem. Atliek tikai fiziskie dotumi, atliek tikai mazliet vairāk strādāt, atliek mazliet būt gudrākiem, meklēt iespējas, kā mēs viņus varam uzvarēt un iet un mēģināt. Un tas mums deva arī tādu ticību, ka mēs varam kaut ko šitien sasniegt. Bet, dzīvesveids tas bija bērnībā. Tas tā kā skaidrs, bet tu teici attīstīt fiziskās īpašības, konkurēt. Treneri bez pieredzes, kā tu ķēri fiziski rokā, lai tu būtu konkurētspējīgs? Kas bija tas, kas tev bija jāizdara? Daudz darījām to, ko nevajag darīt. Piemēram? Klātesošais viens arī cilvēks to var apstiprināt, skrējām ar galdu sienā, eksperimentējām visu vienkārši, lai mēs būtu labāki un pieņemsim tāds speciāli, varbūt tas nevienam neko nesteiks, ir tāds tā kā trailu braukšana pa tādiem divnieciņiem, kuriem tu trenē tā kā tehniku, atspērienu, uzgājienu, nosēdienu, tu ņem to gaisiņu, tu tā kā jūties brīvs uz to riteni, lai tu varētu labāk tos tramplīns pārvarēt. Tad mēs vienkārši gājām nākošo un taisījām tur tā kā sprinta sacensības tajās, kas pilnīgi, tagad, ja tu tā paskaties, pilnīgi neadekvāts lēmums, un tas, protams, beidzās ar traumām, ar sasitumiem, un tā, ja mēs skatāmies visam cauri, tad bija ļoti daudz tādas lietas, ko mēs darījām ļoti nepareizi, tikai tāpēc, ka mums nebija tās pieredzes, mums nebija treneris, kas tā kā nodeva mūs tālāk. Un daudz sev izdarījām pāri, un tāpēc tā pirmā porcija, es esmu tāds sākumā BMX-ā neesmu pats pionieris. Es esmu no pirmās dienas, bet pirms manīm gāja tie lielie, kas vēl vairāk uz savas ādas izbaudīja tās negatīvās lietas, un no kā mēs arī tā kā jauniem bišķiņi mācījāmies, un tie paņēma vairāk uz sevi. Mēs bijām tā kā tas otrais ešalons, un tas Māris bija jau, var teikt, tā kā trešais ešalons, kurš jau izgājis to pieredzīt, un tos sliktās vietas ir atmetis, lai var koncentrēties tā kā uz to rezultātu vairāk. Tāds bija mums tas stāsts, kā mēs augām. Bet kurā brīdī tu paliec profesionāls, ja tā varam teikt, vismaz savā apziņā? Kurā brīdī tas viss 24/7 pārvēršās arī par to, ka vispār ir jāatjaunojas, jāatpūšās, nezinu, varbūt diendus, jāpaguļ? Kurā brīdī tas klikšķis notika? Viennozīmīgi, tad man ir uzreiz skaidra atbilde, es varu pateikt, kā es te sēžu, tad, ja mēs sākam 87. gadā, tad 2000. gads, kad man paņēma treka riteņbraukšana iekšā tajā visā treniņu periodā iekšā, kurā es nobraucu un notrenējos, nebija neko tādu iepriekš vispār, man liekas, ka visus iepriekšējos gadus to darīs. Tas man vienkārši samainīja visu domāšanu par labu sportam, par labu attīstībai, par labu fizisko sagatavotībai, un visam tam vēl klāt nāca Sporta pedagoģijas akadēmija,
kurā tās zināšanas ar to praksi liku kopā un veidoju pats jau tādu sāku veidot to programmu tajā sportā, lai mēs vēl būtu, lai mēs vispār varētu dominēt. Un tas bija tāds tiešām liels pagrieziena punkts. Un man paveicās ar to, kad bija Igo Japiņš. Pēc maniem laboratorijas rezultātiem redzēja, ka es esmu kaut kāds sprinters, un viņiem tieši trekā pietrūka viens vadošais sportists. Un tad izvēlējās mani, iedeva man paprovēt, aizbraucu uz treniņu nometni, nobraucu 13,000 kilometrus ar velosipēdu šosejā, kas likās man, paši saprotat, ko tas nozīmē, tad neko to nedarīs. Iemeta man no L, es teiktu, tā bija L, tā bija Krievu sistēma, bija Krievu treneris. Un tur bija izdzīvošanas skola, bet savukārt tas man atkal deva ļoti lielu pieredzi, kā tālāk visu pagriezt, kā veidot, un arī kā tas, man liekas, kā arī sports sāka augt, un kā tas sportā notika, tas pagrieziens ne tikai mūsu, bet vispār tajā akadēmiskajā līmenī. Tā kā ļoti man paveicās, izmantoju, un es jau zināju pirms olimpiādas 2000. gadā, ka šajā sporta veidā riteņbraukšanā es nepalikšu. Lai arī biju, man liekas, ka fizioloģiski es biju ļoti liederīgs tur. Es atceros, ka es daudzas reizes jau teicu, ka BMX-ā es nevaru savu potenciālu parādīt, jo es biju tāds jaudīgāks, mazliet mazāk tehnisks, nebija tik liels talants, arī daudzreiz spēju lūst, tīri psiholoģiski, gribējās vairāk, sanāca mazāk. Citreiz bija grūtāk tikt ar to galā, to nenoliekšu, bet tad man tas treneru darbs tā kā aizrāva un viss tas pagrieziens ar to treku man atvēra durvis BMX-ā, un mēs bijām tā kā tajā visā par atjaunošanos, par iesildīšanos, par gatavošanos, par sagatavošanos, par ilgākam ciklam, par to visu. Mēs bijām, man liekas, kad jau 2001. gadā, kad es atgriezos sportā, man liekas, ka mēs jau visām nācijām jau tajā BMX līmenī ierādījām vietu, kā tas viss ir jādara. Jo to mēs vienkārši pārnesu no turienes, no treka riteņbraukšanas, un tad arī mums vienkārši aizgāja tā visai mūsu grupiņai, kas mēs bijām izveidojušies, tad mums vienkārši aizgāja visās vecuma grupās, tas levels auga, un tad mēs pārējie bija tā kā sekotāji. Tu esi tur atķeksējis fanātismu. Tas viens no fanātismu piemēriem ir tas, ka tu ar tēti mašīnas izbraukājis visu Eiropu, kā tev palika 18, un tādā migrantu krīzē vēl veids līdz nepilngadīgos, Stromberg, visus pārējos sportistus. Pastāsti, man liekas, te jauniešiem varētu būt, kas pieraduši tur kaut kur ar lidmašīnu lidot vai ar autobusiem ar komandu braukt, tas tāds baigā eksotika. Jā, tad es uzdošu uzreiz tādu jautājumu, tas bija pilnīgs neprāts, iedomājieties, vecāki jums ir 12-gadīgs bērns, 13-gadīgs bērns nodarbojās ar sporta BMX, un 2 18-gadīgie, kas tikko saņēmuši tiesības nedēļu vēlāk, abi 2 stūrēs mašīnu uz Franciju, lai piedalītos Eiropas kausa sacensībās, un 2 12-13-gadīgos ņems uz aizmugurējo sēdekļa un uz nedēļu pazudīs tālēs zilajās. Un nav mobīlie telefoni, nav GPS. Mobīlie telefoni, un tajos laikos vēl bija tas stāsts, ka Polijā nedrīkstēja nevienā pieturā apstāties, ka mums bija vienkārši jāmoc cauri. Un mēs bijām tik lieli fanāti. Es nezinu, kā tas bija iespējams, bet mēs to izdarījām, un tā nebija tikai viena reize. Tad tagad es nezinu, vai tas ir vispār iespējams, vai tā vispār drīkst mūsdienās. Bet tādi mēs bijām, un tas mūs tā kā mazliet, deva iekšās, un tad aizbraucot uz 2,5 kilometrus, tad mēs sapratām, ka bez vismaz kausu mājām braukt nedrīkst, jo vecāki nesapratīs. Un tā arī bija mums, vismaz man, tā bija ļoti liela motivācija, jo tas ieguldījums no vecāku puses bija mežonīgs. Tā kā kad gribējās kaut ko dot atpakaļ, un es vēl kā tagad atceros stāvēju startā uz pie barjeras, ir fināla brauciens, fināla brauciens jau ir tas saldais ēdiens. Bet stāvēju, un tad es teicu šitas pa vecākiem, man ir jāsaņemās, man ir jānobrauc, man ir kaut kas te jāiet. Un tā nebija vienreiz, bet tas risks bija liels. Tagad es nezinu, kā vecāks to varētu.
Kā tu varētu savus bērnus tā sūtīt. Ja. Kā tu raksturot savu vecāku ieguldījumu tavā sporta ceļā? Mega liels un atbalsts. Un, ja mēs par to runājam, tad salīdzināšu mazliet ar ķermeņa muskultūru. Tas man arī bija sagatavots. Salīdzināšu ar ķermeņa muskultūru. Arī sportā, mēs zinām, ir iekšēji un lielie muskuļi, kur ir abi divi proporcionāli vai jātīstā. Tad iekšēji muskuļi ir tavi muskuļi, lielie muskuļi ir uz tiem, kas vienmēr, ja kaut kas tev neaiziet vai ko, tad viņi visvairāk tev notur. Tad ģimenē, vecāki, sportā vai dzīvē ir tieši tas pats. Tu dari savu darbu, tu ej, tu varbūt apdedzinies, tu varbūt kaut kur pakrīti, bet tu zini, ka vienmēr pie vecākiem tu atgriezīsies, vienmēr tu jutīsies droši, vienmēr tu varēsi sākt no nulītes. Un man bija tieši tādi vecāki, ka viņi man bija balsts. Ja negāja labi, tad iesaistījās mamma, ja gāja labi, tētis atbalstīja. Un bez vecākiem vispār bezcerš. Nav variantu. Ja Dukur tētis pārdeva māju, lai varētu dēli to karjeru attīstīt taviem vecākiem, vai kaut kāds piemērs, bez tā, ka tev mašīnu uzticēja? Manējie pārdeva mandarīns. Manējiem vecākiem nozaga mašīnu un palikām bez mašīnas, un tad mēs aizņēmāmies no darba. Es vēl atceros, tas arī man ir arī liels stāsts, ka tajos laikos, es neatceros kurš gads, bet kaut kā naudiņu tev vajadzēja, un tēvam ienāca prātā Rīgā nopirkt mandarīnus un izvest pa veikaliem un notirgot. Un es biju viņam klātī, mēs ar to veco bobiku braucām, un par to nopelnīto naudu vai pārpalikušo naudu, kas bija, tad tēvs man vēl tagad ir saglabājusies. Viņš man Ziemassvētkos iedeva vēsturi, viņš saka, uzrakstu Ziemassvētku vecītim visu, kas tev nākošā gadā ir vajadzīgs. Un es uzrakstīju tur tādu sarakstu, un viņš saka, Ziemassvētku vecīts apstiprina. Būs. Tāds man bija atbalsts no vecākiem. Tā kā, savādāk tu nedrīkstēji vecākiem, ja viņi tā ieguldās, tu zini, tu dzīvo līdzi, nekādīgi savādāk tu nedrīkstēji atbildēt, kā būt godīgiem 18-gadīgiem, braukt ar pasātību, paņemt vēl divus, lai ir kopā jautrāk un darboties dzīvē un pierādīt to, ka nepavēlt vecāki tevi mums ir strādājuši. Bet tas tev, ka vecāki tik ļoti ieguldījās, tas tev neuzlika arī tādu nepanesamu stresu, ka tu jau ej ar trīcošām rokām uz startu un tāpēc kaut kas nesanāk? Nē, tieši otrādi. Tas man bija tas motivators, kas man bija jāizdara. Un viss tas, kas nāca līdz zaudējumam vai uzvaras, tas jau viss pieder pie lietas. To es arī sapratu arī no savu tēvu, ka zaudēt, tas tā parastā frāze, zaudēt ir jāmāk, bet zaudēt ir jāmāk gudri, lai tu pēc tam nezaudētu. Tā ir jāmāk zaudēt. Tā katra lieta bija ar mērķtiecību, jo mums nebija citu variantu. Mēs vienkārši tādā vidē augām, tādā darbojāmies, jo 2500 uz vienu pusi ar mašīnu. Bija jāatrod tā papildus enerģija, bija jāatrod tas papildus motivācija un bija jāsaņemās. Un kā tagad vēl atceros, tad kaut 2000, tas jau bija mazliet vēlāk, tad mums bija saruna pirms viena fināla brauciena arī ar Māri. Mēs braucām jau tad vienā grupā. Tad es viņam tā kā, treneris, bet tajā laikā jau es biju draugs vairāk. Un sāncens, bet tā sāncensība jau bija tāda jau izreikināta matemātiski, ka tas ir tikai laika jautājums, kad tie abi divi man aizies garām. Tā kā es jau to pieņēmu jau agrāk. Un tad es viņam teicu, saņemies tu uz to finālu, parādam, nobraucam. Ja. Viņš saka, pagaid, tu nedomā par mani, davai tu arī saņemies. Ja. Un tad mums bija tāds dialogs, kas atkal, kaut kas tur tā kā iekšēji kaut kas bija. Un tad tā mēs arī, tad tā dzīve ar to mašīnu, ar to gulēšanu, teltīs un viss tālāk, tas mums ir tā kā kopistiski, tā kā vienoja. Un līdz ar to tas viss arī tā kā rezultatējās tālākajā attīstībā. Tā, iedosim zālē iespēju, kam ir jau kaut kādi pirmie jautājumi. Tad mēs izgājām cauri tam sportistu ceļam, iesim tagad pie trenēšanas. Ir kāds? Celiet rokas, lai es ar mikrofonu, ja nē, tad turpināsim šādā garā. Labi, lai publika vēl iesilst. Tu teici... Tas jau ir attīstošā daļā, tagad vēl galvenā būs. Jā.
tu teici, ka tu saprati, ka tie, kas ir zem tevis auguši, kā jaunie, kā konkurenti, ka viņi aizies to garām kā sportistam. Tajā brīdī piedzima Ivo Lakučs, tas nopietnais treneris, kas var izaudzināt čempionu. Piedzima, man liekas, ka piedzima tā ideja tāda, ka mana pārliecība, es pirmkārt uzreiz pateikšu, ka 2000. gadā es ļoti vīlos sevi, vīlos notikumos, kas notika Olimpiādē. Mēs bijām diezgan konkurētspējīgi, jo darbs bija pirms tās Olimpiādas izdarīts mežonīgs. Mēs izcīnījām 2/3 vietas pasaules kausos tajā sprinta disciplīnā. Un mēs bijām tiešām, mēs bijām laba komanda, un visi mums tā kā sagāja, un arī bija laba sportiskā forma. Un viss tas bija izturēts, un bija tā parāde, un viss tas bija forši. Un tad, kā es saku, nobraucām to braucienu, izdarījām to plānu, kā Krievijā ir plāns tam noteikts, plāns izdarīts, treneris skatās tajā blociņā, 18, tagad atceros 18,59, aplis ir veikts pirmais, un palaidi man garām, jo sporta riteņbraukšanā nav ne bremzes, ne brīvrums, un palaidi man garām vienkārši skatoties un priecājoties par to laiku, un es arī ar tādu ātrumu, kad braucu lejā pa to estakādu, tad viens spāņu riteņbraucējs piebrauc priekšā, un es viņam, uzlicis rokas uz stūršu un vienkārši tad braucu, pasaudziešu viņu, un man bija lielāks ātrums, viņiem tur vispār izbūt. Un mēģināju kaut kā izliekties un aizmirst roku, un mana roka iespiedās starp manu stūri un viņu stūri, un 2 kauliņus salauzu. Un tad Aldis Cīrils mēģināja darīt, ko varētu, bet nezinājām, ka salauz tikai pēc tam. Un sanāca tā, ka salauz roku, un otro braucienu jābrauc bija ar ļoti daudz pretsāpju zālēm, un kā likās, tagad nepāries, trešā sprica bija, ja tagad nepāries, tad tur kaut kas nav rītīgi. Mēs uzgāju uz otro braucienu, mums bija cīņa par iekļūšanu, cīņā par medaļām. Un pēc laikiem, zinot, kā mums tas viss sanākt, mēs varējām tos austrāļus, tā kā bišķiņi, tā kā paņemt. Un es viņam prasīju, aptināt kaut ko ap to roku tā, lai man viņa, ja gadījumā sāp, jo es nevaru saņemt, ja man jārauj tā stūri, aptināt kaut ko tādu, lai es varu braukt un tur, bet tas sāps bija tik liels, jo viņi to, pēc noteikumiem to nedrīkstēja, un man tā roka plīsa iekšā, un viņi neturējās, es nobraucu sekundi lēnāk nekā mums vajadzēja nobraukt, un, protams, mēs netikām cīņām pēdējām, tad tā man bija tāda liela vilšanās. Un tad tas turpinājums bija tāds, tas pielika punktu tam sportam vēl vairāk, jo es jau zināju, ka es tur nepalikšu, un tad es aizbraucu. Un runājot par to, tad tā treneru lieta bija, kad beidzu to sportu, tad man atkal bija, mēs būsim pirmie, kas uzvarēsim olimpisko medaļu. Ja godīgi, bez melošanas man brālis bija līdz kā atbalsts uz turieni, uz Sidneju 2000. gadā. Es teicu, mēs būsim pirmie, kas uzvarēsim olimpiādu, jo es tagad zinu, kā te viss ir jādara. Un tad mēs bijām uzgājuši augšā Sidnejā, tajā augšā turnī, un tad Igors Švihros vinnēja. Es saku, būsim otrajā. Un tad 2008. gadā es zinu, es gāju ar pārliecību, es pats piedalījos, bet tur jau tas Māris bija parādījies, un lai kā es arī domāju, ko es vienīgais nedarīju, nemet viņiem spieķos to sprungulīt, lai kā es arī centos, visa gada laikā gatavot uz olimpiādu, nevarēju vinnēt tajā aplī, visu pussekundi man pietrūka. Bet mana pārliecība bija ļoti vienkārša. Es zinu, visi jaunie salūzīs, jo jaunie salūz 2000. gadā, trekā, olimpiāda ir kaut kas tāds. Puse pārēdīsies, jo tur viss pa brīvi, jo BMX, tāds sporta veids, nebija to to olimpiādu. Es biju, var teikt, vienīgais ar pieredzi, un man tā pieredze bija jāizmanto. Un es teicu, puse pārēdīsies, puse salūzīs, satrauksies un neko nevarēs izdarīt. Mums tas ir jāizmanto, un mums ir jāiet pa visu uz to olimpiādu. Un man ir schēma, man ir plāns, sekojam, ejam un daram, kā viss ir jādara. Un beigās tas beidzās ar to, ka mēs bijām tādā burbulī pašā iekšā, ka
tikai pirms paša fināla brauciena, kad Māris stāvēja pirmā celiņā un liekot to visu kopā, es tikai sapratu, taču mēs varam vinēt. Ja? Un tiešām tā tas bija, ka mums vienkārši veda tas ceļš, tas plāns, tas viss saliktais darbs mums veda vienkārši līdz tādam, apmātību to var teikt, kad tikai pamodāmies, reāli pamodāmies tikai pirms fināla, un tas fināla brauciens bija traks, ja? Tā kā tu sāc domāt, ko es arī gribu teikt, ka tu sāc domāt, ko tu dari, tad tas jau ir jau bīstami. Ja? Tad sportā ir tā, kad ir jāuzticās savam iekšējiem ritmam, savai zemapziņai, ko tu esi trenējis, un tad tā tas vienkārši bija. Un tad tas sanāk tā no 2000. gada ar lielāku pauzīti, bet tad jau mēs jau Eiropā jau dominējām, strādājām pie tā kā noteicām toni, jā, BMX-ā ar visu to kopā, ar visu mūsu komandu. Un, ko es gribu teikt, tagad arī nesen, kad tikāmies ar Māri, tad jāuzteic mūsu komanda, jo arī pats Māris to atzīst, ka mēs bijām forši branči, un man liekas, tas ir pats svarīgākais individuālos sporta veidos, kad esam komanda un katrs mēs daram, un katram ir iespēja, un katrs vienmēr atnāk ar savām emocijām, ar savu enerģiju, un tas mums dod to ikdienas, to motivāciju, to ikdienas ritmu, kad tev jāiedēļ tā, ka tu tur esi, un ka mēs visi kopā, un cevišķi, ja mēs vēl aizbraucam visi kopā, un kāds kaut ko uzvar, un visi par to priecājas. Tad, ziniet, tas ir tāds, tā ir tā foršā dzīve, tas ir tas foršais, ko sports spēj dot. Tu teici plāns, neejot detaļās, bet mums zālē ir pietiekami daudz treneri. Cik detalizēts tad bija tas tavs plāns? Pa mēnešiem, pa gadiem, pa dienām, pa stundām līdz olimpiskiem zeltam? Pateicoties atkal Sporta pedagoģijas akadēmijai, ja mēs par treneri runājam, tad tiešām man tur ielika tāds labs pamatus, un tagad es esmu palicis vairāk praktiķis nekā teorija, jo tāpēc, ka mācījos un to teoriju es kā ieliku galvā caur vienu ausi, tā praktiski es viņu sapratu, un pa otru ausi tā teorija aizgāja, bet viņi palika tā kā praktiski iekšā, un tāpēc man tas praktiskums ir noteicošies arī tā kā es to visu redzu caur praktiskām lietām, caur pieredzi, caur to, kā tas ir, daudz vizualizēju, daudz skatos, daudz analizēju, kas bija iepriekš, kas nebija iepriekš un strādāju. Un runājot par to plānu, tad tas plāns mums bija 4 gadus plāns. Ja godīgi, tad no 2005. gada, 5., 6., 7. un 8. beigas, no 5. gada jau visu mēs sistemātiski domājam, kuras sacensības, kur tā bija man tā treniņa tehnoloģija, kuras mēs ņemam, kuras palīdzēs, kuras mums vajag jau justies tā, kurām mums vajag tā kā gatavoties, un arī pēc tam ņemot vērā visu, kas ir tas burbulis ārpus, kad runāsim ar žurnālistiem vai nerunāsim, zināsim, ko fani teiks, ko fani prasīs, kā mūs sauks. Par to mēs visi ikdienā runājam, un tā ir viena liela daļa liela sastāvdaļa gatavošanās plānā, un tas viss bija, to es visu ņēmu vērā no 2000. gada, jo mums bija tā uzmanība, mums bija tā prasība, tā prasīšana, tā pieredze, un tas viss man mūsdienu valodā copy-paste, bet ar mūsu specifiku. Un bija man 2 treniņu nometnes, pirms mēs braucam ārā, tur bija smalki, bet pats galvenais bija tās pašas dienas, kas ir uz vietas, jo, ko es gribu pateikt, ka mēs varam domāt, plānot, bet mums ir jābūt gataviem pašā pēdējā brīdī pirms tā starta savākt to sportistu. Savākt to sevi un mēģināt rast to labo sajūtu pirms tie paši atbildīgā, un tas ir pats galvenais, un tas ir pats beidzamais ar ko tu vari motivēties un ar ko tu vari būt spēcīgāks par visiem pārējiem. Uz to jāiet, un tas bija tas stāsts. 4 gadus uz priekšu, bet tālāk sīkāks iedalījums pa dienām, nedēļām, mēnešiem, tā 4 gadi tev bija salikt.
Jā, es jums varu atklāt, atklāt to, ka mēs dzīvojam tādā ziņā, ka nebijām ielikti būrī, kā pieņemsim 2000. gadā, bet es sapratu, ka bez tā visa arī dzīve. Pieņemsim, piemērs tāds, mēs atbraucām uz Šveici, tas bija 3 nedēļas, ja nemaldos, uz Šveici, uz beidzamo treniņu nometni, uz 5 dienām mēs imitējām tieši 5 dienas, kas notiks Pekinas olimpiādē. Mēs imitējām precīzi treniņi, tikos laikos mēs ceļamies. Mums bija tas stundu starpības. Mēs pārcēlām teorijā, pa 2 stundām ātrāk visu, lai tā kā pieskaņoties viņu laikam, tā kā mēģinājām tā kā dzīvot pēc tā laika. Tad izgājām visus treniņus, mēs bija pa stundām viss salikts, kad mums ir vienkārši reāli pēc nedēļas vai pēc 2, tas vienkārši jāatkārto Pekinā. Tāds mums bija tā struktūra, mums bija pilnīgi precīzi tāda. Un nedrīkstējām atkāpties, jo katra atkāpe, mums, es uzskatīju, katra atkāpe mums liks domāt, jo tās domas mums bija jau jāizdara treniņos. Jāsagatavo sevi treniņos, jo trasi mēs zinājām, pirms trasē mēs bijām pirms gada, mēs arī braucām Šveicē līdzīgā trasē trenēties. Un tad, kad mēs to izdarījām, kāpēc mēs brīvi dzīvojam, kad mēs to izdarījām, tad es, Ultis, Pucīts, kas ir tagad futbola klubu Valmiera prezidents, es un Māris, mēs vienkārši aizgājām uz vietējo restorānu, paņēmām 1 vīnu pudeli un pa 3 viņu izdzērām. Tikai tāpēc, ka mēs bijām izdarījuši darbu, tāpēc, ka mēs zinājām, ka jau vairs mēs neko nepieliksim, un tad ir tas stāsts, ka vairs jau tu neko nesatrenēsi. Visi darbs izdarīts, un tad mēs uzticējāmies savam plānam, kur mēs atkārtojām un aizbraucām uz Pekinu un izdarījām to darbu. Tāpēc es par to pamošanos pirms tā fināla tikai teicu, ka vai tas nebija bišķiņ pāri, jo šausmīgi daudz kļūdas bija tajā pašā fināla braucienā. Pirms tam viss gāja gludi, raiti, viss bija forši, un tad tikai, ka sākām apzināties, kad iedevām beidzamos to 5, tu ej augšā, es jau biju beidzis to sacensības, tu ej augšā, lai tev veicās, un tad sākam, bet mēs taču varam vinēt, jo mums tā visa pozīcija ir tik atbilstoša, lai mēs tur būtu, un tad sākās, iespējams viņam. Tagad jau es neatceros viņu to stāstījumu, bet sev es toši nogāju lejā un visu, un bija zemāks pa zemi, un visu vairs neskatījos. Tas atkal tālāk man deva pēc tam jaunas tās izjūtas. Kāpēc, Māri, tev sanāca izaudzināt par čempionu un visi pārējie tev audzēkļi nav pat pietuvojušies? Tev ir pašam atbildi? Kas tad veido to čempionu? Kā jau es arī esmu vairāk kārtīgi arī domājis un teicis, ka līdz zināmam līmenim mēs visi varam nokļūt. Ja? Līdz tādam, visu var teikt, varbūt paredzēt, varbūt kaut kur paveicās, varbūt patrenēties līdz zināmam līmenim. Bet tad, kad ir tas pats beidzamais, ka tev ir jāsavāc un jādabūt, tā kā es vienmēr teicu, tas piemērs ir jāpiepūš pilns balons, tu pūt, un ka tev viņu vajag pārsprādzināt, lai tur viss sajiet, tad tas es uzskatu, tas ir talantiņš. Talantiņš ar to tik galā, talantiņš to sapīt, to balonu uzpūst un īstajā brīdī viņu vienkārši palaist, lai tas notiek. Iespējams mums pārējiem nevienmēr tas izdevās, vienmēr kaut kur nostragulojam. Un tāpēc es uzskatu, tas bija viņa talants, un daudz arī tehniskās īpašības viņam bija tādas, ka viņš to darīja tā kā mazliet tā kvalitatīvāk nekā mēs pārējie. Un vēl viens, kas visbūtiskākais ir, mēs sacentāmies visi vienā sportā, un ir tikai viens čempions. Ja? Tā kā, tas ir visbūtiskākais, ka 2 čempioni vai 3 vai 4 čempioni vienā pašā klasē, kur mēs visi braucām, nevar būt. Un tad tas jau mums tā kā, ikdienā jau saprotams, ka viņš ko dara pa pussekundi visu laiku ir priekšā, un to jau saproti, ka tev tikai ar kaut kādu mazliet veiksmīti, ar mazliet ar kaut kādu, tādu palīdzēšanu no malas, ir tikai iespēja to uzvarēt. Pa čempionu tad piedzimst vai kļūst? Kļūst.
bet piedzimst ar īpašībām. Jo daļa piedzimst ar īpašībām, ja tu kļūtu par čempionu. Un tad tas ir mans vēl, un tas ir tas ceļš, ko tu izvēlies, vai kam tu atdodies, un kas tev aizdzen, un ar kādām visām citām īpašībām, metodēm tu pie tā nonāc. Tāpēc es arī sākumā teicu, ka paldies kādam, kad es esmu tur nokļūst, kur es esmu, un šitās lietas, kas man patīk, es viņas saprotu savā līmenī. Nu, vai kāds tagad ir gatavs, kāds jautājums noģenerējies? Beidzot ir. No bijušiem audzēkņiem mēs sāksim provokācijām šovakar. Bez provokācijām. Paldies, Ivak, es Gūka. Paldies, ko tu man iemācījis, bet es tagad klausoties aizdomājos. Labi, es nebiju tajā mašīnā, kad tu 18-gadīgos brauc, bet kad mēs braucām ar busu, 6, ar vienu pieaugušu. Mēs bieži gulējām viesnīcās, tur bija viena gulta, 6-7 cilvēki. Tur es kā jaunākais daļai vienmēr gulēju zemes, bet tajā brīdī tas viss likās tik normāli. Pašsaprotam, ka tas neinteresē. Bet es tev īstenībā neesmu uzprasījis tev kā trenerim un komandas vadītājiem. Tu par to aizdomājies? Nē, es domāju saistībā ar rezultātu. Mēs aizbraucam tajā pašā Amerikā. Mēs centās reiz gulējām 6-7 vienā numuriņā, lai taupītu naudu. Bet tev kā rezultāti bija. Bet tev kā treneris, tu aizdomājies par to? Jā. Paldies par jautājumu. Ļoti jauks jautājums. Te ir daudz treneri arī no PSRS laikiem, vai arī no tās metodas laikiem. Vai kāds zina, kas ir ģedovšina? Jā, zinām, vai ne? Iesvētības kaut kādā. Nē, ģedovšina tas ir tas, kad visu melno darbu dara jaunais. Jā. Pieņemsim, ja tu esi jaunākais komandā, un tāds ir, varbūt tas man nāca no 2000. gada, jo mums bija krievu treneris, un es biju tas, kas gulēja zem gultas. Bet tas nekas personisks, bet tāds arī bija tas stāsts, un tā arī mums bija tā komandas saliedēšanas maza detaļiņa, kurā, pieņemsim, mēs izīrējam mašīnu, uz sacensību braucot. Pirmais izvēlās nevis tas, kas ir titulētākais, bet vecākais. Izvēlās vietu vai priekšā sēdēt, un kurš sēdēs pārējā. Tātad, kurš ir visjaunākais pienācējs, kas ir beidzamais pienācis, tas vienmēr dabū pašu vājāko vietu. Un tāpēc Kristaps bija vienā brīdī viens no beidzamiem, kas pienāca mūsu komandā, tāpēc viņš citreiz dabūja gulēt zem grīda, zem gultas, uz grīdas. Un tas rūda, es uzskatīju, ka tas rūda, tas dod motivāciju, tas dod sparingu, ka tu redzi, ka tu varbūt tiks arī gultā gulēt. Jā, kādreiz viens pats arī. Jā, kādreiz viens pats. Bet tas jau nebija tāds pārmetums, ka mēs 6 vienā gultā vienkārši nevarējām atļauties. Un otrs bija tas, ka gribējām būt komanda. Saliedēties, jo mums ir bijuši visādāki laiki, un paldies, ka tādi ir bijuši, jo tas mums arī daudzreiz nav ļāvis notrīcēt pirms starta, pirms uzvaras. Gūšanas nav līdz notrīcēt, jo tas visas lietas skaitās. Es uzskatu, ka viņas skaitās, viņas mums skaitās mūsu veiksmes kabatiņā, jo tāds man arī ir, tāds man arī ir izskaidrojums, jo savādāk es neko savādāk neredzu, ka var tā, ne tā paveikties, bet vienkārši tā sakrist lietas. Un ļoti spilgts piemērs ir, kas man patīk dežavu sajūta. Ka, sadarbojoties arī 2012. gadā, varbūt par to mēs runāsim vai nerunāsim, es nezinu, bet 2012. gadā man bija tiešām, man likās, ka es jau esmu tajā olimpiādē bijis, kad es ar labām sajūtām braucu, kad visi mums sadarbojoties ar Latvijas Olimpisko vienību, īpaša programma mums tika nodrošināta ar to pašu lidojumu, ka mēs bijām mērķtiecīgi, mums bija arī tas tieši tāds pats stāsts minūte pa minūtei, mēs nedrīkstējām noiet no vilciena. Tas ir liels risks, bet man liekas, ka ir jāriskē, ja tu gribi dzert šampānieti. Tas ir tas varbūt stāstījums, Tad mums viss sanāca, mums bija forša dzīvošana, mums bija forša lidojums, mums ir bagāža atnāca laikā, mums forši transportējumi, jo mēs braucām beidzamā brīdī. Mēs neatļāvāmies dzīvot, mēs neatļāvāmies baudīt nevienu augli, kas tur bija, mēs nenovērsāmies, mēs
To enerģiju nedevām nevienam, mēs paši viņu turējām, tāpēc man bija svarīgi arī cilvēki. Mums iedeva visus cilvēkus, ko mēs gribam līdz, kas man bija svarīgi, kas bija komandai svarīgi. Mums trase bija perfektā vietā. Katrā ziņā mums viss apkārt uz to teica, ka ņemiet, jūs tikai ņemiet, jums visu mēs dodam. Un bija tāds sajūta, ka viss būs labi. Tāda pārliecība nāca un tāda iekšējā sajūta. Bet trasē tas nerezultatīvējās. Tādā ziņā, ka treniņi bija ok, kā sākās sacensības, visu laiku kaut kādas mazas kļūdas, visu laiku kaut kādas mazas kļūdas bija, ka viņš nespēja parādīt to potenciālu. Ja arī mēs bijām komandā, 2012. gadā mēs bijām 3, kas brauc uz olimpiādu un vienīgā, kas tikām pusfinālā, visi 3, kas bija mega sasniegums priekš mums kā komandas, jo mēs bijām tiešām vienota komanda. Un Kristaps jums varbūt nākšā jautājumu mazliet, cik mums tas smagi nāca un ko tas mums prasīja, lai mēs dabūtu 3, jo tas bija atkal mans nākamais plāns. Vairāki mēs izdzīvosim to uzmanību, noņemsim no tā mūsu galvenā sportista, kaut gan visi varēja izšaut. Noņemsim no tā galvenā sportista to lielo uzmanību, jo tas ir tā kā, tev jāatkārto, nevis tev jācīnās. Un tā ir atkal cita motivācija, cita psiholoģija. Un tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka mēs esam 3, tas arī bija viens no plāniem. Paldies Dievam, tas izdevās, tas nebija viegli. Un tās detaļas mums nesanāca un negāja viss par to. Un tad, lai nepamodinātu to, uz ko mēs tā kā tendējāmies, jo mums bija viens plāns. Pēc 2008. gada man iekšēnē bija atkal pārliecība, ka es gribu pierādīt, ka ir iespējams atkārtot medaļu, ir iespējams atkārtot, pareizāk sakot, to sniegumu, ko mēs varam izdarīt. Un darīšu jebko tas prasīs, es to izdarīšu. Un mēs sagatavosimies tā, lai es varu aizbraukt uz sacensībām, uz to olimpiādu un pateikt, izdzert to vīnu pudeli un pateikt, mēs esam tiešām atkal visu izdarījuši, visu esam paredzējuši, nesam naktis negulējuši, sportisti, lai guļ, treneris, stāvs, komanda neguļ, domā, kas mums pietrūkst. Mums bija mehāniķis, kas laida citu gaisu riepās, un tas viņam bija kārtīgi jāpasaka sportistiem, ka mums ir cits gaiss riepās nekā pārējiem, ka mums ir mazāka berze pret to trasi, un tā mēs tādos sīkumos un tādām motivējošām lietiņām, mazām detaļiņām mēs centāmies turēt visu laiku to ceļu uz to startu, uz to atbildīgo braucienu. Un pat bija jāpieņem pilnīgi tāds diezgan jocīgs lēmums. Tad es atgriezos fināla dienā, vakarā atjaunošanās treniņā, es atgriezos pie pašiem BMX pamatiem. Kā jābrauc virāžu uz asfaltu, kā jāzīmē trajektoriju, skrēja krītiņu, zīmēt, vienkārši atgriezos un atkal tas man vienkārši nāca ne no kurienes, ka man tas ir jādara, ka tas palīdzēs, kad mēs maldamies virāžās, ka tā ir viena no tām lietām, ka mēs viņās maldamies, mēs pēkšņi nemākam viņus, nemākam pareizi iebraukt, un iespējams, ka tas mums nedod pārliecību tur augšā pirms tā starta, un tāpēc mēs pieļaujam tās kļūdas. Tas nepalīdzēja, bet uzlabojās sniegums, nākošie 3 braucieni arī bija kļūdām. Atceros, kā tagad 3. pusfināla brauciens bija tāds, ka abi 2 izņemot Mārim, vēl Mārs stāvēja augšā, abi 2 nebija jau tikuši finālā. Un tad tas beidzamies brauciens, un Mārim bija 4. vieta, tur 1 5. vai 6. Viss ir beidzies. Un tāds mirklis bija. Un tā, kad viņš, es jau tur vairs nekādu lomu nespēlēju, izdevās, viņš nobrauc pa 4. bet arī ļoti grūts brauciens, aizgāja pa priekšu, viņu izspied ārā, viņš palika. Man liekas, ka beigās tur kāds vēl krita priekšā, viņš knapi izvairījās, nobrauc pa 4. un tika. Varbūt tagad bišķiņ pieliek, ka 4. varbūt 3. Labi, vienalga. Bet tika finālā, un tad tāds vismaz kaut kas, zinot to, kā mums šitās 2 dienas iet. Un tad, kad es aizgāju apakaļ uz boksiem, ieraudzīju viņu seju, konkrēti tā kā apmācies laiks un saulains laiks jau pirms pašu fināla. Nezinu. Es jums to vienkārši saku, ka tā tas bija, un viņš krātīgi galvu, viņš teica, es esmu pārliecināts.
un uzgāja augšā, un tā viņa komunikācija augšā, to, ko es esmu viņā vērojis, kad viss skaidrs, viss ir tas, ko man rādīja chronometrs, viss ir tas, ko man rādīja pirmie treniņi, kā mēs esam gatavi, un ka tur viss būs kārtībā. Un brauciens bija vienkārši ideāls. Vēl kāds? Nē, tad dosim citiem arī padodam tālāk. Tātad, sveiki vispār, jā. Mans Kārlis, tev Ivo, kā noprat. Gribēju pajautāt lietas sekojuši. Tu minēji, ka reiz bija viens galvenais sportists, tātad, sauksim viņu pa pienību, 2 klaviernesēji. Profesionālā sportā to vēl, tā kā, tu spēji nomotivēt arī tos 2 pārējos nesklavierus, katram komandā savus uzdevumus. Bet, pieņemsim, jauniešiem vairāk, kā viņam paskaidro to, ka tu nebūsi pianists, vai arī to, ka tev būs jābūt tam klaviernesējam, un tīpaši individuālajos sporta veidos, kur arī te ir vai nu vairāk jāpievērš uzmanību tam labākajam, lai viņi noturētu tajā līmenī vai padarītu vēl labāk, vai arī pievilktu pārējos līdz tam, mēģināt pievilkt līdz viņa līmenim. Jā, tā tad jautājums kā un ko tu darīt? Jā, paldies, sapratu. Pirmām kārtām visvienkāršākā metode ir komunicēt, stāstīt, teikt. Ja? Un tad tas piemērs, ko es arī gribēju teikt, tā komunikācija, mēs futbolā arī daudz runājam, komunikācija ļoti svarīga. Komunikācija nav tikai runāt, savstarpēji sarunāties, bet savstarpēji saprasties, izprast un runāt vienā valodā, tā ir komunikācija. Un tikt pie viena rezultāta. Un šajā gadījumā arī mans tas uzstādījums bija tāds, arī saņēmis bija daudz pārmetums. Bija jāsaprot to, ka mums ir pasaules līmenis sportists tā laika pasaules līmenis sportists, un tev kā klavieru nesējiem vai kam ir iespēja tajā ēnā attīstīties, darīt visu, atrast sevi, meklēt sevi, iepazīt sevi, lai tu vari vai nu līdzināties, vai viņu arī sportiski vienkārši apsteigt. Un tas ir nenormāli labi iespēja to darīt. Un ja tu dzīvo vēl līdzās un tu esi ar tiem visiem apstākļiem nodrošināts kā viņš, tad vispārējais ir atkarīgs no tevis. Un tā ir tur var savilkt tās paralēles, kā mums bija, ka mēs sākām 10 gadus vēlāk, kad mēs gribam, ka mēs redzam, reku ir pats top čalis pašreiz, un ka mums ir jādara vairāk, jāmeklē sevi vairāk, jātīst vairāk, lai mēs viņu līmeni noturētu, vai arī viņu līmeni sasniegt, vai pat viņu līmeni apsteigt. Tas mums dodas priekšu. Un par to vienkārši jārunā, tas ir jādod saprast sportistiem, vienkārši tīri runājot. Un tas arī bija viens no maniem. Es pie tā arī strādāju, mēs par to arī daudz runājam, mēs ar to dažādākās metodas izmantojam, lai jaunie to saprastu un pie tā strādāt, jo es biju arī labs piemērs tam, kad sportists mūžs tajā laikā nebija garš, es jau 29,5 gados beidzu, nāks nākošie, pēc 5 gadu atkal mainīsies un jāsaprot, ka tā ir tava iespēja, ka tas ir tavs, pacietīgi ir tam jāsako, bet nevienam netika nekas priekšā liks kādi šķēršļi vai kaut kas neatļauts vai kaut kā, vismaz mūsu sportā tā bija un tur bija ļoti laba platforma izaugsme. Un man kā trenerim es to sapratu, un man bija jācenšas tas nodrošināt un visu laiku saturēt to kopā, lai tas sports nebeigtos uzreiz pēc tik rasiem, tā kā pakāpieniem augšā. Vēl kāds? Labi, atkal. Bet mēs gaidām arī citus. Jā, droši. Varbūt arī no inside. Tu jau pieminēji, ka baigi daudz pievērs uzmanību detaļām. Un bija tādi laiki, ko tu tagad par to domā, kad treneris Ivo teica, pirms nedēļas, pirms sacensībām nevarēja saldējumu. Sacensību dienā nevar iet uz toleti pa lielo. Un tā kā tas bija zēmas sporta veids, vēl kaut ko nedēļu nevarēja darīt. Kā tu tagad uz to skaties? Es skatos tieši tāpatās, jo tā ir ne manas pierādītā fizioloģiska lieta, bet tā ir iekšējā ticība, tas ir iekšējs rituāls, kurā
mēs cenšamies tā kā sevi motivēt, mobilizēt un neatļauties neko no ārā. Tas ir tas koridorīts, pa ko es runāju, un tas ir tikai tādas detaļas, kuras es uzskatu, kas iekšēji tev liek noticēt, ka mēs esam uz pareizo attīstības ceļu, uz pareizo sasniegumu ceļu un ka tas strādā. Tās ir tās mazās atslēgas, kuras es liku iekšā, lai atkal visu sapakotu un neizlaistu ārā, lai mums ir tikai viens uzdevums pildāms. Un es to atbalstītu vēl joprojām, jo tiešām ir sevišķi par to saldējumēšanu, kā tu pats labi zini, mums ir ļoti labi piemēri, un tā ir vairāk iekšēja ticība, iekšēja mobilizācija, bet tik liels tirāns, kā jums varbūt likās pēc jautājuma, es nebūtu, ja? Jā, un tad man jautājums Kristofam, kurā brīdī tu noticēji, ka tiešām treneris tev saka taisnību, un tā tas arī jādara? Kas tev deva to pārliecību? Es domāju, ka viņš to nedarīja vienkārši. Paldies par jautājumu. Ar Ivoju vienmēr bijis tā mistika, ko viņš arī stāstīja. Vienā brīdī nav bijis jautājums. Vienkārši tajā brīdī, kad man izdevās saņemt Ivo akceptu, kas nebija pirmo reizi, ka es varu pievienoties Valmierā trenēties, tad tev vienkārši nav jautājumu. Tu vienkārši dari, un tu tici, ko tev saka. Tas saldējums joprojām liekas jocīgi, bet, ja treneris saka, tad saka. Nākamie. Jā, es saku, tur nav tik liels tas fizioloģiskais, kā viss tā ticība, un tas, tās detaļas man vienkārši mobilizē, tas detaļas ir tā kā savāk, tāpat kā mēs ļoti bieži visu to negatīvismu, kas sakrājās 6 čaļiem guļojot vienā gultā un vienā mazā numuriņā, tad mēs ļoti bieži lauzāmies, un tas bija mums tāds ārējais ekspresionisms, lai mēs izlietu savus tās sakrājušās sāpes, un tā kā veču mēs to darījām. Tā kā Man būs 2 jautājumi. Pirmais, vai tev bija kaut kāda rituāla, ko tu darīji pirms sacensībām, vai bija kaut kādas lietas, kas tev bija pieņemts, ko tu vienmēr darīji, vai kaut kāda talismana vai lietām, kam tev bija jābūt, piemēram, zeķis noteiktas, vai krekli, vai kaut kas tam līdzīgs. Un otrs jautājums ir, kāda ir tavu mērķis tagad? Tagadēji mērķi, tagadēji plāni? Man liekas, ka es nezinu. Man liekas, ka neviens profesionāls sportists bez tiem rituāliem, man liekas, ka nav. Tas nenotiek sportā. Sports ir tik īpašs, sports ir tik, sarežģīts, lai tu dabūtu no sevīm to īsto pūtienu, tad, kad tas ir vajadzīgs, kad tas tev mobilizē. Tās zeķis, jā, man arī, Mārim arī bija tās pats problēma, ja to mēs saucam par problēmu. Mēs nekad nebraucām ar tumšu krāsu zeķiem, visu laiku bija balts tikai. Man bija tieši tas pats. Visu kaut ko esmu mēģinājis, bet, jā, pārsvarā beigās mēs piegājām pie sagatavošanās rituāla. Nedēļu pirms sacensībām mums bija obligāti jābrauc sacensību režīmā, mums ir jāizdara tas, ko mums atkal atkārtot. Mēs vienkārši, mana pārliecība bija tāda, ka mums viss ir jāzina, visam jābūt ir visu laiku vienādāk, plus mīnus, lai tiešām neiezūgās kaut kādas šaubas. Un tās detaļas tika saliktas saldējumu neēšana, tās detaļas tika saliktas, lai visu laiku tev dabūtu tā kā tajā ritmā, tajā step by step iekšā. Un man liekas, ka no tā nav jākaunās, no tā nav jābaidās. Es domāju, visi ar sevīm strādā, tās ir darbs ar sevīm. Un tas tev mobilizē. Un, ja es tā varu teikt, tad vienu laiku man bija tāds interesants lieta. Es nespēju mobilizēties tām sacensībām. Man viņas bija pār garlaicīgi. Bija tāds vecums, man pienācis, es neatceros, cik tas bija, bet man obligāti iepriekšējā vakarā bija alskals jāizcer. Sit man nost, bet es tam noticēju, un tā es izvilku veselu gadu. Es vēlos uzsvērt, ka viņš arī bija pildīgs tajā. Nē, bija, tur man pārdeva, es zinu, bet vienkārši, lai arī kā tas, es biju, jā, bet man tas bija, jo nākšā rītā man tas likās, vai tas rūgtums, vai tas tie vitamīni, kas ir, man viņi, tad nebija tādā
pārtika piedevs, kā tagad ir vienkārši. Bet tur jau maz vitamīnu alu. Nu, jā, bet tur tie apiņi, tur, tas... vitamīnu, lai uzņem dienas normu 27. Jā, iespējams viņam uz nevajadzēja, bet tad man liekas, es sev tā iestāstīju, saku, es pēc dabas esmu praktiski tam iestāstīju, kad man galva mazlietiņa atslēdzās, kā mazlietiņa tā sāk viss, un tad es sevi iekšā spēju sev pateikt, čelīt savācies, tev atkal sapas jābrauc, vairākas reizes dienā. Tā tas bija, jā, bet tas arī vilkās gads, un vairāk tas nebija, jā. Vienkārši nestrādāja vairāk. Es zinu, ka tu esi audzēkņiem mācījis iet arī tusēt, un pavadījis uz klubu un koriģējis viņu darbības. Tur pastāsti, cik tu vari pastāstīt par to visu, un kāpēc tas tev kā trenerim likās svarīgi? Tas jau varbūt stāsts tāds, ka es ne tikai biju treneris, es arī gatavojoties uz šajien gribēju teikt, ka parasti ir tā saruna tikai tāda, ka es esmu tā kā bijis citreiz otrais tētis. Ja? Nē, neesmu nekad bijis otrais tētis, es esmu bijis draugs, es esmu bijis tas, kas pamudina dalot. Es ļoti daudz dalos, daudz arī stāstu pamudinu ar savu pieredzi, varbūt pieņemt labāku lēmumu. Jo tā es tiku audzis tajā sportā, un es to savu pieredzi, ko es tā kā seviņu, jo es esmu arī daudz kritis nevajadzīgi, 2 vai 3 reizes, jau neatceros, pamodies esmu slimnīcā tikai tāpēc, ka es nezināju, kā to darīt. Es nezināju, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, ko sacensībās, kad ir jāpiebremzē, kad tu nejūties labi. Es skrēju daudz ar galvu sienā, un daudz arī man nav paveicies, un no tā es esmu mācījies, cēlies augšā. Un tad man tā apziņa bija tāda, ka mēs bez tā varam iztikt. Ja pieņemsim, skaļi to nedrīkst teikt, ja es traumēju Amerikā, viens pats bija treniņā, traumēju savu muguru, ko es mocos vēl tagad, tad pirmais mērķis un pirmā motivācija pašam kā trenerim ir nekad to nepieļaut tādu kļūdu, ko es izdarīju, traumēdam savu muguru, nepareizi piegāju pie stieņa, nepareizi izvēlējos svarus, un diska trūce notika. Un tad saviem sportistiem es vienkārši esmu jau uzreiz tā kā velns virsū un sāku bļaut, ja es redzu, ka kaut kas nav pareizi, jo kas uz to var veicināt. Un visu laiku to pieskatu, un es esmu ļoti lielā stresā. Pats jau nosvīts esmu, kad mums ir jāiet jau pie tās robežas, jātrenējās. Un tas man ir vienkārši, un tas ir tas, ko es vienkārši tā es laikam audzis. Un tāpēc tie klubi ir bijuši arī viena liela sastāvdaļa. Es zinu, ka tā tas ir 11 gadniekiem. Tajā laikā atceros, ka ir krīze, tas ir normāli. Ja? Un tā krīze, dabiski mēs nevaram aizliegt sportistam, vienalga kurā vecumā, mēs nevaram aizliegt tos tusiņus, mēs nevaram aizliegt tās sajūtas, kad viņi grib izrauties no tās ikdienas, jo sportista ikdiena nav vienkārša, nav viegla. Es to pats jūtu, un es jūtu, ka tie čaļi jau sāk skatīties pa labi, pa kreisi. Man atkal pārliecība bija tāda, ka es labāk viņiem ļauju, tādā ziņā ejiet, kur jums ir mēnesis brīvs, ejiet, un viņi ar tādu, nevis stresu iekšā, kas nav vajadzīgs, viņam tad mums treneris atļauj. Mēs ejam tagad, un mēs jūtamies droši, jo treneris mums ir atļaus, un tas ir atkal tā savstarpējā sadarbība, kuras gribēja tā uzticība, un citreiz es esmu tajā laikā vēl bija tas klubu iešana, un viņi pat nebija pilngadīgi, bet viņiem jau tā kā vajadzēja izrauties, un tad es ar kasieriem dēļ sporta, tas ir vajadzīgs dēļ sporta. Lai ielaiž, Lai ielaiž, jā, un es saku, jūs tik nerēgojaties tur apsargiem, kā nestaigāja turp šurpu, uz toleti, un tur darbojaties tur priekšā, vairāk tajā bariņā iekšā, un tad iegāja vienreiz iekšā un katrs čaļs savā starpā dejo. Tad sapratu, ka varbūt tik traki nedrīkst. Tad tas man bija jāpārtrauc un jāpamāca atkal. Kāds es vienkārši, diemžēl, laikam esmu, jo pedagoģija, kāpēc es arī to sporta pedagoģiju pieminēs laikam, kad tur ielika, tās zināšanas ielika, un es esmu pateicīgs tam, kad man bija tāda iespēja, un es to darīju. Jā. Tā kā, tas jā. Un atbildot uz otro jautājumu. Es turpinu strādāt, es turpinu attīstīties. Diemžēl, vai par laimi atkal man, es esmu nonācis futbolā. Es esmu 2 gadus
iemācījies to sporta veidu, es uzskatu, gan praktiski, gan teorijā, un man ir pavērsies vēl lielāks redzes lauks tieši uz fizisko sagatavotību, tieši ar futbolistiem, un es jūtu, es uzņemu enerģijas, vēl esmu aktīvs, man patīk, salīdzinot ar BMX, kur es strādāju varbūt ar 5-6, tad man iekšēji sajūta, ka man tas potenciāls ir futbola komandas lielumā, kad es varu viņu tā kā paņemt, motivēt, noturēt, strādāt ar viņiem, attīstīt. Tāds ir mūsu arī klubu uzstādījums. Tas redzesloks man paplašinājās, un es no jauna bišķiņ, man liekas, ka es ievilku jaunu elpu, un ne tad tas finansiālais ir tas svarīgākais, kaut gan tās ir divas nesalīdzināmas lietas, jo mums jau, kā mēs visi zinām, pa sevi un ģimeni jādomā, bet man liekas tas potenciāls. Man pašam liekas, ka es tādu futbola klubā jūtos tāds vēl pašam priekš sevis tāds, man jūtos ērtāks, jo tur ir tāds lielāks apjoms, lielāks iespējas, lielāki, kā jau arī teicu, ja, lielāka attīstība, tur var strādāt jau ar kvalitatīviem, tur tā viss jau ir jau tā sakārtojies, un man patīk tas, ka to augšējo, kā es viņu saucu, to top, kas to melnumu viņa mēģinātais tā nadziņu iztīrīt, lai vēl labāks viņš būtu, jā. Nākamajam. Jā. Pagarino. Paldies par stāstījumu. Par tiem klubiem tu jau pieminēji, tas vairāk varbūt ir pusauģi jau tie tālākie vai vecākie gadi, bet ko tu kā treneris, un es noprotu arī vecāks, kas ir tavs domas vai tavs redzējums par to, kā nodrošināt to līdzsvaru starp to sportīsko ambīciju realizēšanu un tā cilvēka saglabāšanu un viņa dzīves ārpus sporta saglabāšanu, augot, attīstoties starp bērniem, maziem pusauģiem un jauniešiem. Jā, es pats arī tēvs, un tā kā es teicu, tie 12-gadīgie mašīnā tagad, laikam, no manīm arī nesāstos pie citiem, es vienkārši tāds, laikam. Bet šitas ir ļoti labs jautājums, un es kaut kā gribu, neaicināt, izstāstīt savu redzējumu par to neuzspiešanu tiem bērniem, to agrīno periodizāciju, to agrīno rezultātu sasniegšanu un apdomāties, vai tas nav pašu vecāku ambīcijas, vai bērni jūs prasat to, ko jūs sevī nesat sasnieguši vai redzējuši, vai ko jūs gribējāt sevī redzēt. Man liekas, tas man ir tāds, un saviem bērniem, es varu runāt par saviem bērniem, es neesmu viņiem, tāpat kā mans tēvs, tā kā man vecāki, man arī viņi nedeva neko, tev jābūt BMX-istam, es gribu, lai tu esi čempions. Nē, viņi man deva brīvu vaļu, pats braucu, pats cīnījos, pats meklējos, pats gāzos, entās reizes no slimnīcas vecākiem zvanīja, nāc lūdzu, savāc mani, ja. Tas man pašam deva to, un neviens man priekšā neteica. Es vairāk drīzāk tam trenerim uzticos šajā jautājumā. Un mani bērni arī, viņiem brīva izvēle ir. Viņi dara, ko grib, un es esmu priecīgs par viņu izvēli, ka tā ir viņa izvēle. Es viņam mēģināju nodrošināt vairāk sporta veidus, mēģinu, darbojas, un ceru, ka viņš izaugs pirmkārt kā personība. Un, ja tas aizķersies aiz kādu sporta, es būšu gatavs visā palīdzēt. Lai tikai es redzu, ka tā, salīdzinot tas ejam, kad ja kaut kas pietrūksies, to došu. Bet tev tas ir pašam. Un tas agrīnais, tas periodizācija, tas bērna izaugsmē, tas tur, es saviem bērniem dodu izbaudīt bērnību, es dodu saldējumu. Ja? Ēdat, cik jūs gribat, varbūt mēs nevarējām, un es neuzskatu, ka tas ir nepareizi. Es esmu stingrs tādā ziņā, ka prasu atdevi kārtību, es prasu, ja tu kaut ko dari, tad dari tā kā tas nepieciešams. Man daudz ko stāstu, kā es daudz runāju, sevišķi no rīta, ko skolu vedu. Tā komunikācija, tā sapratne, un es esmu priecīgs, ka es tos gēnus viņos redzu.
Jo mans uzskats ir, ja es būšu labs piemērs, ja es rādīšu, ka es kaut vai māku mīlēt, viņi arī to redzēs, un es pēc tā vados dzīvē. Vēl? Un ko darīt ar tiem 18 gadiem, kad tie bērni saka, iet kā neiet visiem, un tad viņi saka pēkšņi, tēt, pietiek, es vairs negribu šo sporta veidu. Daļa no mums varbūt bišķi piespiež, vēl pavalk kādu laiciņu, otra daļa saka, labi, pietiek, beidz. Un paiet tie daži trakie gadi, un pēc tam tas vecāks, tas bērns jau saka, kāpēc tu man atļauj pamest? Un viņš saka tieši atkal otrādi, kāpēc tu man nepiespied vēl kaut ko. Un kā pieņemt to pareizo lēmumu, vai tomēr viņu palaist prom no tā sporta, vai tomēr vēl pavilkt. Un tas ir visgrūtākais, tajos trakajos gados, ka nāk, un tad nevar saprast, ko darīt ar to bērnu, piemēram. Šeit ir tas stāsts, kad arī tas, ko es arī daudz teicu, ka man ir arī daudzreiz paveicies, varbūt nav treneriem tā paveicies, pats es varbūt caur daudzām prizmām pa treneru kļūs. Ir jābūt labam trenerim, tas ir pirmais nosacījums, lai tu nepamestu tik rasi, ja, kad tas treneris ir ļoti liela nozīme. Vecākam ir jāsajūt, un šajā gadījumā es atbildētu vienu vārdu – piemērs. Piemērs, kā nepadoties pie pirmām grūtībām un kaut vai ģimenē, kaut vai darbā, kaut vai savstarpējās attiecībās, cīnīties, un bērns to jutīs, un runāt ar viņu, ka tāds arī notiek, kad varbūt man tā ir bijis, vai kaut kāds man tā kā tēvam biznesa nav, un pēkšņi tie mandarīni, jā, tas iekšēji man arī lika saprast, ka nedrīkst padoties. Un turpināt, bet mainīt sporta veids tajā vecumā mierīgi var arī atpūsties tajā vecumā mierīgi, un tad, kad tu atgriezīsies ar lielāku vilni, tas par to nav jābaidās, un es uzskatu dot bērnam to brīvību, dot bērnam to, bet kaut ko prasīt arī atpakaļ. Prasīt, vai tās ir mācības, vai prasīt kādu citu sporta veidu, vai prasīt kaut ko, bet balansam ir jābūt, un tā pilnīgi jā, dari, ko tu gribi, tas arī nebūtu pareizi, bet tieši piemērs no vecākiem, tas ir to, ko es tā kā domāju, ka es ar to nodarbotos. Tomēr vēl nav rokas. Es pajautāšu, tev ir izkristalizējusies skaidrība, kad audzēkni jāslavē, kad jākritizē. Es atceros pēc jau otrā Mārša Stromberga zelta. Pēc gada bija ļoti neveiksmīgs pasaules čempionāts, un tu publiski nostartēji ar tādiem pārmetumiem Strombergam, kā piemēram, trenēt Māršu Strombergu ir tā kā elpināt līķi. Es aizgāju publiski, un tur bija daudz, un izskatījās, ka tas ļoti apzināti tavu taktiku. Kā ir ar slavēšanu un kritizēšanu? Jā, visiem pienāk tāds brīdis, un es to arī mācījos no mūsu iepriekšējiem sportistiem. Ja godīgi, Vadims, jā, vēl mums ir visādāk piemēri. Jā. Un es ļoti daudz skatos citiem, es ļoti daudz mācos. Es arī pankuks iemācījos no skatīšanās, kā man teica, taisīja pankuks, arī tagad pankuks mācēja, pamaziņš bija taisīt tikai no skatīšanās. Un ļoti daudz analizēju, mācos ne no citu kļūdām, bet no citu pieredzes. Un tad mums bija tāds posms, jā, un es vienmēr esmu runājis, rezultāts nav svarīgs. Svarīgi ir attieksme. Svarīgi ir, kā tu noskaņojies, kā tu parādi to, kā tu cīnies tad, kad tev ir grūti. Jo es uzskatu, tas pēc tam nāk tajā veiksmes kabatiņā, un ka tev ir vienalga kādā tu esi situācijā, tev ir jāparāda, jāmāk parādīt savus maksimālais sniegums, vienalga kāds viņš ir, bet tev ir jāparāda, ka tu centies, ka tu cīnies, ka tu esi gatavs pieņemt arī tāds noteikums, ka tu esi gatavs cīnīties arī zemākajā līgā, ja? Un tad tas mums bija tāds stāsts, un tas iepriekšējā pieredze bija tāda, un es nostājos tiešām, tas bija plānots, sapurināt, jo nav viegli pēc 2 zelta medaļām, tas ir loģiski iespējams, saprotoši, un tad nācās man arī tādu taktiku pieļaut, tas varbūt aizgāja, varbūt bišķiņ pat dziļu, jo es arī esmu principiāls, man arī bija savas vērtības jau nostabilizējušas, bet savādāk es neredzēju, kā es viņu varu noturēt. Jo man jaunajā, kas nāca, viņi vēl nebija gatavi ieņemt viņu vietu. Un man bija viņš jāpatur vēl ilgāk, lai tas sporta veids aizietu, turpinātos.
Un par to bļaušanu ļoti vienkārši. Uz bērnu nedrīkst bļaut, ja viņš kaut ko nemāk. Uz bērnu nedrīkst bļaut, ja viņam kaut kas nesanāk. Bet uz bērna drīkst uzbļaut, ja tu gribi viņam pievērst uzmanību. Ja tu viņu gribi pamācīt, ja tas tev ir ar pozitīvo elpu, tu viņam gribi, tad tu viņam drīkst uzbļaut, jo parādīt, cik tas ir nozīmīgi. Cik tas ir nozīmīgi ar tādu domu, iekšējo pārliecību, ka tu viņam parādi, ka tu esi viņam svarīgs un ka tev ir jāpaklausās un tev ir jāiemācās mani uztvert, mani saprast un komunicēt. Tā kā, es vismaz tā izmantoju sevišķi, kad runājam par tām sarkanām līnijām, tad es tiešām esmu agresīvs, es arī citreiz uzbļauju tikai tāpēc, lai tā kā zaldātiņi viņi saprast, jo tas ir nopietni. Par vecākiem tev ieminējies tagad, arī ar futbola pieredzi. Kur tu redzi, ka vecāki iesaist ir super pozitīva, un kur ir tā šaurā robeža, kad viņi iet pāri malām, pat kā treneris no malas, pat varbūt ne tava audzēkņa lokā, bet citas komandas vidū vai citu BMX braucēju vidū redz, ka gribās policiju saukt par to, kas tur notiek. Tajā ģimenē, trasē, piemēram, sacensību laikā. Kur ir tas balans? Es esmu tāds mīkstais šitajā jautājumā, bet es to sagatavoju jau pirms tam, jo zinu, ka tā problēma būs agri vai vēlu, vai viņi atnāks pie maniem audzēkņiem, vai viņi atnāks manā tajā redzeslokā. Es viņai sagatavojos, man ir jau speciāls jau plāns izstrādāts, man par laimi, vai arī man tās cietā balss, es arī citreiz māku nofeikot tā, ka viņi dzird, kad es tā diezgan skarbi runāju ar bērniem, tā, ka kaut ko pasaka, tad viņi zina, ka es ar viņiem droši vien arī tikpat skarbi varēšu runāt, kad es esmu tam gatavs, bet es tāds neesmu. Bet es tam gatavojos, un otrs, kā es no tās lietas lienu ārā, ir tas, ka es sagatavojos, man ir prātā sagatavot paraugu treniņi, kuru nevis es pazemoju bērnu, ja, bet es parādu, kur vecākiem ar bērnu ir vairāk jāstrādā. Pieņemsim, treniņā bērnam skaļi uzdod uzdevumu, kuru viņš nevar izpildīt. Es viņam pedagoģiski stāstu, kas viņam bet viņš nevar izpildīt. Līdz ar to vecāks tajā paraugu treniņš nozīmē, kad vecāks nāk uz to treniņu skatās. Un es speciāli sagatavoju, ja ir tādi šaubīgie vecāki, sagatavoju to bērnu un saku, lai pirms tu sāktu bļaut, tad tev ir redzi, tavs bērns ir tāds, kur viņam vēl tur ir jāpieliek, pie kā mēs strādājam, jo viņš tajā metodītē netiek līdz un tajā uzdevumā. Līdz ar to vecākam, man liekas, ka vecākam ir skaidrs, visi jautājumi nav, jautājumi liek, un tā bļaušana man kaut kā nav bijusi problēmas ar tādām lietām. Bet tu nesaskaries, ka vecāki uz savu iniciatīvu ļoti daudz ko dara. Labu gribot, paņem pa daudz, varbūt individuālos treniņus vai papildus izlasi, ka vajag, peldēšanas treneru ved pie tā, ja psihologu ved, bet nevis, lai sakārtot galvu, bet palīdz viņam uzvarēt ar tādu uzstādījumu. Tu nejūt šo? Jūt. Ko ar to iesākt? Es neko tur nedaru. Tur būs tas stāsts, kad, kļūdījāmies, bet, tu visus neizaudzinās, visiem tu nepateiksi priekšā, visi nebūs perfekti, bet es neaizliedzu. Es runāju, es saku, kad es arī esmu teicis, kad man sportisti, kas nāk pie maniem, es ar viņiem cenšos strādāt, es ar viņiem cenšos šo visu stāstīt, es ar viņiem cenšos komunicēt, es ar viņiem cenšos, lai viņi mani saprast, ko es no viņiem gribu, kā es gribu strādāt, kā es gribu, lai viņi kustās, lai viņi mani klausa, lai viņi dara to, kādu es viņu gribu redzēt. Un jo mana tā redzēšana būs attīstītāka un savstarpējā sadarbība, jo es arī spēšu viņam vairāk dot. Tās ir stāstījums. Atkal insideri pie mikrofona. Sveiks, Ivo. Es dzirdēju, ka tev patīk pankūkus cept, un ja salīdzinām pankūkus kā gala produkts vai rezultāts, tad, ja pankūka ir vienādzīme ar panākumu, kādas ir panākumu sastāvdaļas un kādas tās proporcijas? Panākumam.
Nu, kā jau tas pankūkā, lai viņi būtu labi pankūki, te viņi ir jādod ar sirdi, ar visām detaļām, ar visām pareizām proporcijām, ir jāsagatavo, un tad arī būs tas rezultāts. Un tas arī tas mājasdarbs ir. Es kaut kā iekšēji esmu pārliecināts tajā, ka nemelojot sev savā dialogā pirms sacensībām, kurā tu esi aizvedis sportistu, nemelojot sev, tu vari pateikt, ka es esmu izdarījis visu, kas manā prātā ir, un es nekur neesmu šortkatiņu uztaisījis vai kaut ko noskipojis, vai kaut ko neizdarījis. Es pilnīgi ticu, ka rezultāts būs. Un manī veļās tāda enerģija ārā, es pats to jūtu, es pats to gribu, es pats to aizbraucu, es pats kaifoju. Un tas ir, un ja es to varu pateikt, tad es labprāt to daru, es labprāt redzu, un tur nāk tā sadarbība. Bet ja kaut kas nav aizgājis, tad arī pankūki piedeg. Norobežoties no Māra, bet, vari varbūt pastāstīt, ka tas 2009. gada plāns pārvākties uz Ameriku, pēc būtības bija, arī tavs virzīts pasākums, ka mājas sāk braukt Amerikā. Norobežoties ne tā, ka tur viss izdevās, viss forši, bet viņš ir palicis tur. Vai tev neliekas, ka tas tomēr diezgan daudz arī ietekmēja Latvijas BMX, jo, te viņa panākumi palika tur, bet Latvijā viņš īsti, nebija viņam iespēja atdot atpakaļ, un varbūt tas BMX būtu citā līmenī šobrīd. Labs jautājums. Mēs par šito arī diskutējam ar viņu. Tas, kad viņam vajadzēja braukt uz Ameriku, tas ir skaidrs. Tas, ka viņš tur atrada sievu, tas nav tik skaidrs. Likumsakarība, jā. Tas notiek, tāds vienkārši notiek. Un iespējams, viņš nebūtu atradis to sievu, jā, tad viņš būtu šeit, pareizi. Tad arī BMX būtu iespējams noturēts, varbūt viennozīmīgi. Jo, kā es arī saku, viņš bija pasaules labākais tajā laikā. Viņam dažas īpašības ir vēl tagad ļoti reti, kuros tāds ir. Un tas bija mūsu sporta veidā atradums. Un arī, kā mēs zinām, personība ļoti tāda, uz āri vērsta, kad viņš spētu dot. Tā viņš arī strādā, diemžēl, ar ķīniešiem tagad un ar kolumbiešiem. Bet, kā tas ir, tāds ir. Un, tāds vienkārši notiek. Un mums jāmācās jāiet priekš pat parastiem balēniņiem Latvijā. Un es ticu un ceru, ka mēs to varam. Ja mēs to jau izdarījām. Kāda jums šķiet paudzēkšana motivācija, vispār motivācija ar viņu piedzimst augstā līmenī, vai viņu var uztrenēt? Un te es nedomāju pa mēnesi, iespringt uz mēnesi, bet ilgtermiņā pacelt motivācijas līmeni līdz tam līmenim, kas ir čempionu līmenis. Tas ir uztrenējums, attīstāms? Es uzskatu, tas ir noturāms. Protams, ir daudz dažādāki instrumenti vajadzīgi tam, ir jāsako līdz. Nedrīkst baidīties, ir citreiz varbūt ir nevis jāriskē, bet jāuzņemās kaut kas vairāk. Plānveidīgi jādomā par to, ir jāparedz situācijas, ir jādabū pilnīga uzticība. Tas ir ļoti liels un ilgstošs darbs, process, bet noturēt motivāciju un izvest cauri visai sportiskai karjerai, es domāju, tas ir iespējams. Un man liekas, ka, kā es saku, ja nav kritumi, nebūs kāpumi, un otrādāk, bez kāpumiem arī nav kritumi, bet tādā līmenī, lai plānveidīgi tu tiektos uz saviem nosprostiem mērķiem, kas ir paliek cits temats, tad to var izdarīt, un es pilnīgi tam ticu, ka to var izdarīt. Ja pie tevis atved, pieņemsim, 12-gadīgu, ļoti talantīgu bērnu, bet ar sliņķi iezīmēm, tur sanāk, tu redz, ka tu vari izveidot ne tik lielu sliņķi un atbilstoši strādājoši, vai tā iedzimtība tomēr nevirsot. Jā, es esmu tāds cilvēks, ka es visiem ticu. Es visiem ticu. Es nevienam nesaku, tas nebūs materiāls. Es visiem ticu, kamēr es neizprovēju, vai arī to sauc par apdedzināšanos vai ne, bet es viņu cenšos izprast, iepazīt, mēģināšu, savākšu,
Ja viņš man neaizies uz turieni, tad es mēģināšu viņu atrast kaut kur citur, bet es ar viņu strādāšu, jā, jebkur. Labi, pēdējais jautājuma rauns, un tad domāsim par beigām. Padodiet tālāk. Sveiki! Mēs no basketbola vienības, man te tāda, mums te gadījās tāda situācija, ka pusi komanda pēdējā sezonā ar traumām nokrita visi nost, un es te tā domāju, kas ir tās svarīgākās lietas, kam vajadzētu tam pievērst uzmanību, lai tu nepazūdi galvā, un, kam vajadzētu tā pievērst vairāk tās nianses, lai tu savāktos, un, lai tu nenomestu visu malā, ņemot vērā tās grūtības, kas šobrīd ir un tā. Šeit ir grūts jautājums. Grūts jautājums, bet es tikai pēc savas pieredzes jūs pateikšu, varbūt jums kaut kas izkristalizēsies. Ieguldītais darbs, viss, ko jūs esat ieguldījuši, nav tā vērts, lai jūs pamestu to, kas jums tur kaut kas ir noticis. Jo tas, kas ir pamats izveidots, kam jūs esat gājuši cauri, ko jūs esat darījuši, ja jūs spējat to atcerēties, kādi jūs esat saliedēti, kas jūs ir veicinājis tās pozitīvās emocijas, dzīves ceļa, tālāko, tāda mazs kritums, vienalga kāds viņš ir, vienalga. Man ir sportisti, futbolisti, kas ir 9 mēnešus ārā, kad viņiem ir tagad ziedu laiki, kad ir jāsāk sev parādīt, bet viņi atgriežas tikai tāpēc, ka tas ieguldītais darbs, tas step by step, tas neļauj tev padoties tik vienkārši. Un tas ir jāapzinās, tas jāņem vērā, jo katru dienu, ko jūs darat, jūs ieliekat savā bagāžā un to mugursomu vienkārši neatdodiet. Vēl? Pēdējās iespējas. Labi, tad pēdējais jautājums no manis. Starp treneri un audzēkņi ir jābūt noslēpumiem, noslēpumiem. Starp treneru un audzēkņi? Jā, kāpēc nē? Jā. Trenerim arī nekad nav viss jāzina, jo tas arī sportistu kaut kādā ziņā atšķir viņu, dot tā kā neatkarības sajūtu, kad viņš arī kaut ko spēj pats uzņemties, pats kaut ko tā kā darīt, un viņš nav tikai atkarīgs no trenera, un viņam var būt, un savukārt arī treneris var arī kaut ko nezināt, lai paliek tas nezināmais, kas iespējams varbūt katru reizi ir tā kā, jācenšas tā kā, atšifrēt visu to. Ja tas aiziet kopā ar kaut kādu sniegumu, kur treneris iespējams maldās un viņš nezina to pilnīgo informāciju, ja tas aiziet tieši uz sacensībām, tad tas ir bišķi no treneru puses tas diezgan tāds bēdīgs fakts, jo zinot, pieņemsim, kad es tur analizēju un domāju, kā tas varēja būt, kas varētu būt pa iemeslu, un ja es ne tajā pusē tā kā roku, tad tas man sajauc prātu, un mēs netiekam ātri galā, un es nevaru saprast. Bet ja tas ir kaut kas, varbūt kaut kas cits, vai tā ir, nezinu, privāta dzīve, vai kaut kas tam līdzīgs, tad kāpēc? Jā, protams, jo beigās jau tāpatās, kā es saku, treneru darbs beidzās, pieņemsim, BMX-ā, tad, kad tu uzēji pa tām trepītēm, sāc kāpt uz to starta kalnu, tad treneru darbs beidzās, jo tu paliec tikai ar sevi. Un tev ir jābūt arī kaut mazliet tā, ka tu arī pa sevi pastāvēsi un ka tu pacīnīsies par to vietu zem tās saules. Un noslēpumi, kas ir, ko zina treneris un audzēknis, nav, nezinu, vecāki, piemēram, jauniešu sportā, un visi pārējie šī sadaļa, tā veidot to saikni. Tev ir vācelīte, nezinu, kāda no policijas arī bijis jāvāk ārā. Tādā garā arī tāda tika noslēpuma, ne jau tikai par sniegumu. Ziniet, kā ir? Ir tā, vismaz man ir bijis tā, ka es esmu centies paredzēt katrā braucienā, katrā piedalīšanās sacensībās, katrā plānā. Es esmu iespējams centies gan no iepriekšējiem mācīties, kas ir noticis, bet nekad nav bijis tā, kad viss notiek
Tā kā tu esi plānojis un nekā jauna nav. Nē, vienmēr ir kaut kas jauns. Vienmēr ir, ar ko tev nākas saskarties. Vienalga, vai tu brauc to pašu vietu, vai tu brauc, nezinu, atkārtot, bet vienmēr ir kaut kāds, nu, tāds likteņa pirksts, ar ko tu zini, ar ko tev sanāks, nevis problēmas, bet kas tev būs jārisina. Un nekad nav bijis tāda visu pa sviestu. Labi, Ivo, mēs to esam dāvanu sagatavojuši. Pašu rokām taisītu no mūsu paša Siguldas talantīgākā galdnieka. Sagaidām ar aplausiem Gins Apiņš. Un paldies Ivo Lakučam novakar par viesošanos. Parād publikai arī, ko tu tur sameklēji. Ar bārdu. Jā, tev ir arī šodien. Paldies! Paldies jums, ka izturējāt un tiksimies nākamajos pasākumos.